Iepriekšējos video sižetos runājām, ka komunikācijā viss ir atkarīgs no cilvēka, no viņa zināšanām, atmiņas, uzskatiem. Šodien pacentīsimies noskaidrot, kāpēc var manipulēt ar cilvēku, ar viņa darbību, ar viņa uzvedību, bet galvenais ar viņa ideiskajiem priekšstatiem, tos novirzot vēlamā virzienā. Bieži nākas lasīt sekojošo tēzi, ka manipulēt var ar jebkuru cilvēku. Šodien, diemžēl, literatūrā šī tēze ir ļoti aktuāla un nesastopas ne ar kādu opozīciju. Visi tam piekrīt, ka var manipulēt ar jebkuru cilvēku. Tikai viss ir atkarīgs no tā, kādā veidā manipulēt, kādā virzienā, ar kādu saturu, ko mēs vēlamies no katra cilvēka panākt. Jo šodien ir skaidrs tiem cilvēkiem, kuriem tas interesē, ka ik viens cilvēks pakļaujas manipulācijai. Ik viens cilvēks pakļaujas manipulācijai. Un tāpat tās tiek uzskatīts, ka viss ir atkarīgs no šī cilvēka vājībām, no viņa rakstura vājībām, no viņa zināšanu nepilnībām un tā tālāk. Manipulācijā ir jāprot izmantot šīs vājības. Tā arī šodien ir tāda ļoti, ļoti stabila atziņa. Taču šodien tajā pašā laikā arī saprot, ka cilvēki ir dažādi un ka ir dažādas vājības cilvēkos un jāprot ir pieskaņoties šo vājību specifikai. Un tāpēc šodien manipulāciju tehnoloģijas ir ļoti, ļoti daudzveidīgas, piemērojoties individuālā līmenī, vairāk vai mazāk individuālā līmenī, grupu līmenī cilvēkiem. Jāsaka, vēl kas ir, šodien ir skaidrs, ka manipulāciju iespējamību pēc Otrā pasaules kara pamatā izskaidro kognitīvo pētījumu sasniegumi. Šodien tie cilvēki, kuriem interesē manipulācijas, un tādi cilvēki ir ļoti daudz, un ne tikai biznesā, bet arī politikā, militārajā jomā, visdažādākajās jomās. Tie cilvēki šodien ļoti operatīvi un ļoti veiksmīgi izmanto kognitīvo pētījumu sasniegumus. Es šos sasniegumus esmu sagrupējis, lasot attiecīgo literatūru vairākas daļās. Manuprāt, ir apmēram kādi 8 sasniegumi šajos kognitīvajos pētījumos, kas paver ceļu manipulācijām. Pirmais sasniegums ir atziņa, ka cilvēka uzvedību, darbību nosaka iekšējie mentālie procesi. Cilvēka uzvedība un darbība pamatā ir atkarīga no cilvēka paša, nevis no ārējās pasaules iedarbības, nevis no ārējās pasaules atspoguļošanās cilvēkā. Tas ir pirmais tāds sasniegums, pirmā tāda fundamentālā atziņa šajā jomā. Otrais sasniegums. Katrā cilvēkā ir kaut kāds tāds mehānisms, kuru varētu zinātniski izsakoties saukt par a prioru mehānismu, tātad mehānismu pirms pieredzes, kas nosaka viņa izpratni, viņa zināšanas un jebkuras informācijas interpretāciju šajā cilvēkā. Tas ir tāds tik tiešām mehānisms, kas cilvēkā pastāv neatkarīgi no viņa vēlmes, un cilvēks faktiski visu uztver, visu ārējo informāciju saskaņā ar šī mehānisma noteikumiem. Trešais sasniegums ir saistīts ar to, ka cilvēku var vadīt, manipulēt ar viņu, ja iedarbojas uz šiem mehānismiem. Citiem vārdiem sakot, ja iedarbojas pareizi uz šīm schēmām, zināšanu schēmām, a priorajām zināšanu schēmām, kādas ir cilvēkā. Un ceturtais sasniegums ir tāds, ka jāiedarbojas ir ar jaunu informāciju, bet nevis jācenšas pārveidot vecos priekšstatus.
Citiem vārdiem sakot, nav jācenšas mainīt tās schēmas, kādas ir cilvēkos, šīs a priorās schēmas, bet jācenšas ir iedarboties ar tādām zināšanām, kuru rezultātā cilvēks pats izmaina savus iepriekšējos priekšstatus. Un šīs jaunās zināšanas var būt arī, kā mēs sakām, patiesas, objektīvas zināšanas. Viņi nebūtu nav jālieto meli. Nav jālieto melu, tikai ir jāzina, kā lietot attiecīgo informāciju. 5. sasniegums ir saistīts ar to, ko jau es tikko minēju. Informācija nav jākoriģē, jānoklusē, jāizkropļo, taču ir jārada tādi apstākļi, kad attiecīgā informācija iegūst to jēgu, kāda ir vajadzīgā, teiksim tā, manipulācijas autoriem. Tātad ir jārada tāda vide, tādi apstākļi, kas izmaina cilvēku vēlamajā virzienā. Šajā ziņā es gribu minēt piemēru. Acīm redzot, Latvijai ir radīti tādi apstākļi komunikatīvajā telpā, kā vēl mēs sakām, publiskajā telpā, ka faktiski jebkura informācija par Krieviju, krieviem iegūs negatīvu jēgu. 6. sasniegums ir saistīts ar racionalitāti cilvēkos. Ja cilvēka kognitīvajā potenciālā nav racionāls schēmas, ja cilvēks, kā mēs teiktu, ikdienā nav racionāls cilvēks, saprātīgs cilvēks, tad ar racionāliem līdzekļiem viņu nevar pārliecināt. Cilvēku nevar pārliecināt, ja viņš faktiski pēc savas dabas jau ir vairāk emocionāls un mazāk ar prātu reaģē. Cilvēks vispār ir racionāls dzīvnieks, kā uzskata zinātne, un viņa racionālās sistēmas ir konstruētas ar viņa paša izvēlētajiem priekšstatiem. Taču viss tas ir saistīts ar tādu, kā teikt, racionalitāti, kura var balstīties uz cilvēka paša izvēlētiem transcendentāliem kritērijiem. Piemēram, kā teikt, cilvēks pats orientējās savā racionalitātē, pieņemsim, uz Dievu vai uz kaut kādiem maģiskiem kritērijiem, pārdabiskiem kritērijiem. Šīs lietas parasti izmanto sektanti un dažādās netradicionālās reliģiskajās organizācijās, kurās tiek ievilināti principā racionāli cilvēki, bet šie ievilinātāji ļoti labi zina, kā šo racionalitāti pakļaut savām vajadzībām. 7. sasniegums ir saistīts ar to, ka komunikācija vienmēr ir koordinēta uzvedība, kuru veicina, kā teikt, sociālās kopienas locekļi. Komunikācija vienmēr balstās uz noteiktu atskatu uz pārējiem cilvēkiem. Cilvēks atskatās, ko dara līdzās stāvošie cilvēki, kā viņi reaģē, un cilvēku uzvedību un viņa, kā teikt, darbību nosaka, kā jau es minēju, šie iekšējie procesi. Taču cilvēks var arī izmantot šos novērojumus par ārējo iedarbību, par ārējās iedarbības materiālu. Taču vēlreiz atkārtoju, ārējās pasaules materiāls vienmēr, jebkurā gadījumā tiek laists cauri, rupji sakot, caur attiecīgo cilvēku. Un ja šis cilvēks, un ja viņā ir kaut kas tāds šajās a priorajās schēmās, kas pretojas šim ārējam materiālam, tad neko nevar panākt. Nevelti mēs sakām, ka ir cilvēki stūrgalvīgi, kretīni un tam līdzīgi. Tas ir saistīts ar šo cilvēka kognitīvo īpašību, ar šīm a priorajām schēmām, kuras cilvēks ir spiests respektēt un kuras viņš pats faktiski, vismaz viņam ir tāda sajūta, ka viņš viņas nevar izmainīt. Pēdējais sasniegums ir tas, kas attiecās uz tīri reāliem notikumiem, uz dažādiem procesiem, parādībām. Šodien agrāk teica, ja nevari izmainīt dzīves situāciju, tad centies izmainīt attieksmi pret to.
Ja nevari izmainīt dzīves situāciju, centies izmainīt cilvēku attieksmi pret šo situāciju. Tagad saskaņā ar šiem jaunajiem kognitīvo pētījumu rezultātiem, panākumiem, var teikt citādāk. Šis aforisms varētu skanēt tā: izmainot savu attieksmi pret situāciju, mēs reāli izmainām arī pašu situāciju. Izmainot savu attieksmi pret situāciju, tātad paplašinot šīs situācijas robežas, mēs reāli izmainām arī pašu situāciju. Nu, šī tēze ir diezgan abstrakta, varbūt vismaz man pašlaik tā liekas. Šeit pamatā ir tas, ka ja izmainās mūsu priekšstati par kaut ko dzīvē, tad faktiski izmainās arī paši priekšstati. Jo šie priekšstati un šī situācija, visa šīs parādības dzīvē, protams, kā balstās uz mūsu zināšanām. Ja mēs izmainām savus zināšanas par šīm parādībām, tad faktiski reizē tas nozīmē, ka arī šīs parādības izmainās. Un tādējādi mēs nonākam zināmā kompromisā un mēs faktiski likvidējam konflikta situāciju. Mēs pārvaram to stagnatīvo momentu, kad mums liekas, ka neko nevar mainīt. Vajag mainīt pašiem savu, kā teikt, mentālo garīgo attieksmi, savus priekšstatus, savus zināšanas, un faktiski tad arī pati šī it kā nepārvarāmā situācija izmainās. Taču runājot par manipulācijas priekšnoteikumiem, ir vēl viena atsevišķa nozare komunikācijas teorijās. Tā ir nozare, kura ir veltīta tā saucamajai masu komunikācijai, masu cilvēku komunikatīvajām īpašībām, jeb kā man gribētos teikt, standarta hominīdu komunikatīvajām īpašībām, par ko mēs parunāsim nākamajā video sižetā. Paldies!